Un tiem, kuriem ir bijuši jau kripto ilgāku laiku, nebija nekāds pārsteigums sagaidot no Bitcoin 100 000 pirms pāris dienām, sasniedzot 100 000 par vienu monētu. Tiem, kuri tikko ir atklājuši, kas ir kriptovalūtas, tiem likās, wow, protams, tas ir fantastiski, bet man nav 100 000, lai es nopirktu kripto. Tāpēc, ko es redzu, kāda ir tendence, daudzi pievēršās kaut kam citam, kas šobrīd ir super aktuāli, tās ir mīm monētas. Un uzreiz pasaku, kriptomānijā mēs izskatām daudz dažādas mīm monētas, mēs paši uz viņām, teiksim tā, spēlējam. Šis ir augsta riska pasākums, un bez iepriekšējām zināšanām nevienam neiesakam neko tādu arī darīt. Šādi te monētas iznāk vairāk kā 5000 dienā, kuras ir pareizās, kuras atrast un kā viņām pievērst uzmanību. Par to ir padziļināts apskats mūsu kriptomānijas, kā saka, iekšējā kopienā. Kas ir iekšējā kopiena, tātad mums ir šī te kriptomānija.lv lapa, kur jūs varat atnākt un sākt apgūt kriptovalūtu. Pirmkārt, mums ir bezmaksas kripto meistarklase, un tad jau tālāk, ja vēlaties padziļināt apgūt, tad mums ir arī dažādi kursi, kas ir pirmie soļi, kas ir iesācējiem. Ideāls variants, kur jums ir gan praktiskā daļa, gan arī teorētiskā daļa, un tad jau, ja gribat iet un mācīties tālāk un sākt gūt reālu peļņu, tad ir kripto uzrāviens 2.0. Jā, tas viss ir atrodams šeit, bet atgriežamies šodien, runāsim par šo te jauno mīm indeksu monētu, ko mēs tagad esam te bišķiņ atklājuši un pārskatījuši paši. Ja. Šis ir pats sākums, viņiem ir pirmspārdošana, un tagad, kā saka, priekšā vēl šobrīd notiek pirmspārdošana šīs te monētas. Bet vēlreiz, tātad šie pasākumi ir riskanti, neriskējiet ar naudu, ko jūs nevarat atļauties riskēt, un arī neriskējiet ar visu savu, teiksim, riska kapitālu. Ja? Tāpēc, piemēram, mēs, kad iegādājamies un ejam iekšā šajās monētās, kur dažas mēs turam varbūt tikai dažas minūtes un dažas mēs turam vairākus mēnešus, ja? Pēc savas stratēģijas attiecīgi zinot, ko jūs darat un ko jūs gribat sasniegt uz šiem te pasākumiem, galvenais vienmēr ir pasargāt un aizsargāt savu riska kapitālu, tātad, lai viņš nesamazinās. Ja? Un tā vietā, lai ietu, mestu naudu pret sienu un cerētu, ka tas pielips, esiet apdomīgi un vienmēr izturaties ar atbildību. Šis viss ir interesants, šis viss ir forši, tāpēc, ka jūs droši vien skatāties internetā un jūs redzat, kā kāds tur teenageris, ja tikko no 100 ieguldītajiem dolāriem ir uztaisījis tur 2,5 miljonu. Jā, tādas iespējas šeit ir, bet tās iespējas, protams, kļūst arvien rētākas un atrast tās ir arvien grūtāk. Kas nozīmē arī neviens jums negarantē, ka šajā gadījumā kaut kādi tur 10x vai 100x, parasti par x-iem sauc, cik reizes vairāk jūs nopelnat uz savu ieguldīto kapitālu, ja? Tas mēdz notikt. Ja? Šajā gadījumā, kāpēc izskatām šo monētu šodienas apskatā, pirmkārt, protams, lai atkal vērst jūs uzmanību uz to, kas ir trendā un kas patiesībā ir no tā, ko jūs varat tā kā sagaidīt un kur pievērst uzmanību, un mēs esam, kā vienmēr bijusi kriptomānija, šeit jau vairāk kā 5 gadus kopiena, kur vispirms mēs noliekam tādu kripto izglītību un pēc tam tikai cenšamies nopelnīt. Ja jūs sākat no otras puses un jums neveicās, vainojiet paši sevi, tieši tā, ja, nav vērts rakstīt sliktus komentus vai sliktus atsauksmes par un ap to kopienu, kura grib, lai jūs patiesībā izzinātu, iedziļinātos un saprastu, kā kriptovalūta strādā, nevis vienkārši tikai bārstītos ar skaļiem vārdiem. Ja. Un vienmēr atcerieties, tas, ko jūs redzat mūsu YouTube kanālā, ir tikai maza daļa no tā, ko mēs patiesībā darām aizkadrā, visu nevaram parādīt. Un viena no lietām, kas jums vēl ir jāsaprot, ir tas, ka pat izskatot šīs te monētas, mums ir savs, teiksim tā, sava riska nauda, augstāka riska monētām. Tad mums ir zemāka riska pasākuma, kas ir gandrīz vai bez riska un tā tālāk, kur mēs turam lielāko daļu savu kapitālu, tad mums ir vidējā riska un mums ir augsta riska pasākuma. Par tām 3 sadaļām mēs runājam gan savā bezmaksas kripto meistarklasē, kuram jūs varat pieteikties nākot uz mūsu mājaslapu kriptomānija.lv, gan jau padziļinātāk izstrādājam katram individuālu stratēģiju šeit kripto uzrāviens 2.0 pasākumā, kas ir, protams, ļoti interesanti. Jā, bet tas katram pēc jūsu ieskatiem. Bez tā visa mums ir vairāk kā 700 video, izglītojuši video mūsu YouTube kanālā. Nākat, ejiet, skatieties, atrod kaut ko, kas jums interesē. Mums ir visādām gaumēm, visādiem virzieniem. Gan izglītojuši video šeit ir sastopami, gan pamācoši video šeit ir sastopami, gan arī dažādas platformas un projekti, kur mēs tā kā piedalāmies ar savu riska kapitālu. Visu, ko mēs rādām šeit savā YouTube kanālā, ir, kur mēs liekam savu riska naudu, daļu no tās. Tāpēc, ja jūs izdomājat kaut kur piedalīties, vienmēr atcerieties, ka tas ir jābūt pēc kaut kādas stratēģijas, kurai jūs sekojiet, kura atbilst jūsu riska tolerancei, izturībai, kā saka, ja? Un tad tikai ejiet tajā pašā pasākumā iekšā. Šis mīm indeks, ko tas īstenībā nozīmē, tad apskatīsim mazliet dziļāk. Mīm indeks pats pa sevi nozīmē ļoti vienkārši valodā izskaidrojot, kad zem kaut kā ir apakšā vesels grozs ar kaut ko. Tātad kāds vienmēr saka, neliekat visas olas vienā grozā, visus kartupeļus vienā grozā, vai ne, un tā tālāk, tad indeks fondi principā sastāv no dažādiem aktīviem, gudrā valodā runājot.
Vienkāršiem vārdiem izsakoties, tas ir vienkārši dažādi šīs mīmu monētas saliktas kopā. Cerībā, ka kāda ies uz augšu, kāda ies uz leju, vidējais pozitīvais saglabāsies. Ja? Tāds ir plāns, kā redzat šajā grafikā, zīmēts. Ja? Bieži vien ir tā, ka jūs spekulējat tikai uz vienu monētu. Tā var vai nu celties vai krist strauji, ja jums ir vairākas. Ja? Līdz ar to jūs kaut kādā veidā varat aizsargāt savus ieguldījumus. Tas tieši tāpat klasiskajās investīcijās, gan akciju tirgu, gan opciju tirgu, ja ir dažādi šādi indeksi veidoti. Līdz ar to nav vispārībā nekāda tāda doma, ka šis ir kaut kas jauns un tikai priekš kripto izdomāts. Pilnībā nē. Kāpēc mēs apskatām šo mīmu indeksu? Tāpēc, ka, principā, kvalitīvi uztaisīts, kā vienmēr, tātad ir gan Telegram kopiena, gan Twitter, kuram var piesakot, ir gan dažādas valodas, kurās var šo palasīt, paskatīties, ja. Ir baltais papīrs, uz ko apskatīties, ir biežāk uzdotie jautājumi, kā šis darbojās, ja. Viegli atsakot līdzi, apskatīties, kas tas tāds ir, ko ar to visu darīt, ja. Kas ir šie indeksu fondi. Un te ir arī paskaidrojums, ka šeit ir 4 dažādi šie fondi, tātad ir Titāns, ja, kas ir tā kā no vienas puses domāts drošs, tad ir Moonshot un Midcap, tie ir nosaukumi šiem apakšfondiem, ja? Tie ir vidēja, riska, mīm, un viss šie atbilst šiem mīm monētām, ja, kur tiek salikts. Un tad ir Frenzy, kas ir super augsta riska. Ja? Atcerieties, ka mīm monētas tāpatām jau ir augsta riska, tad šeit viņi mēģina sabalansēt šo riska toleranci kopā, saliekot kaut kādas labi zināmās monētas. Ja? Lai piedalītos šajā pasākumā, tad jums, principā, ir jāiegādājas tas viņu mātes tokens, jeb šo governance tokens, tas saucamais, ja, kas ir šis te šeit iegādājumais. Tātad, lūk, var redzēt, dotajā brīdī ir savākti 128,000 pirms pārdošanā, kā redzat, mēs esam pašā sākumā, un viņš saucās MIMEX. Ja, tātad šis te MIMEX tokens dotajā brīdī cena ir 0,0141122. Ja, tā kā tādā veidā. Ko jūs varat darīt, kad jūs iegādājaties šo te, protams, līdz viņš iznāks ārā, jūs vienmēr varat iesteikot. Šobrīd staking procents ir ļoti augsts, tātad pat 11,152%, tas ir gada procents, ja, un, protams, jo vairāk cilvēki iegādāsies šos pirmspārdošanas tokens, un viņi šeit iesteikos, jo šis procents samazināsies, jeb viņš sadalās uz visiem tātad ieguldītājiem. Un jūs varat pelnīt kā atlīdzību tad vēl vairāk šos MIMEX tokens. Mūsu stratēģija parasti šajos te projektos bija ļoti vienkārši, un tā strādāja līdz šim. Tā bija tāds, ka mēs iegādājāmies agrīnā stadijā šos pirmspārdošanas tokens iesteikojām, un ņemot vērā šo te lielo procentu, mēs nopelnījām tik daudz atlīdzības, ka pat tad, ja gadījumā mēs sākotnēji palaidām garām pirmspārdošanu to, teiksim, šāvienu uz augšu, kas mēdz sekot šādos te projektos. Tad liels kāpiens uz augšu pirms ir tā kā metiens uz leju, kā saka pump and dump, ja? Tad pateicoties šiem te papildus nopelnītiem tokeniem, mums pietika kā minimums, vismaz tokenu apjoms tik daudz, lai pārdodot visus, mēs saglabātu savu ieguldīto riska kapitālu un nezaudētu neko. Tas nozīmē, ka mēs iegājām, piemēram, ar $1000, mēs iznācām ar $1000. Paspēlējāmies, neko neieguvām, bet arī neko nezaudējām. Tas tāds pamatā uz augsta riska. Ja? Ja mums paveicās, mēs nopelnījām reiz 2, reiz 3, reiz 5 un tā. Mums ir dažādas stratēģijas, kā mēs tajos ejam un ko mēs ar to darām. Jūsu gadījumā jūs skatāties, kāda ir jūsējā, gribat mācīties, pēc tam vairāk zināt, kur to atrast. No otras puses, ja, tad kā nopirkt, tas jau visiem vairāk vai mazāk būtu skaidrs. Ja esat šeit pirmo reizi, protams, jums ir nepieciešams digitālais maks. Ja. Digitālais maks, tātad varat izvēlēties Best Wallet, Wallet Connect. Wallet Connect, tā ir apakšā tātad 1000 digitālo maku, un vispopulārāk, protams, ir MetaMask. Šobrīd mēs izveidojam arī pirms neilga laika Cryptomanias YouTube kanālā par Best Wallet, tātad šo te apskatu. Pašā sākumā kaut kur šeit, jā, Best Wallet šeit. Jā, tā kā varat arī apskatīties. Tas arī tāds interesants un izskatās arvien plašāk pielietojams digitālais maks, bet, kā es jau minēju, to ir daudz un bezgalīgi tāds to savienojat. Izvēlties, kādā tīklā tad gribat šo te iegādāties un ar kādu monētu. Kā vienmēr varat pirkt arī ar karti. Un vēlreiz atceraties, jā, pērkat tikai tik daudz, cik jūs varat atļauties riskēt. Ja viss aiziet, kā saka, uz dienvidiem, ne tur, kur vajag, ja, tad jums nav bēda par to, un jūs joprojām varēsiet aizbraukt, nezinu, uz savās iecienītajās brīvdienās vai samaksāt bērniem par skolu un nomaksāt kredītus. Ja tā ir tā riska kapitāla nauda, par ko mēs runājam šādos projektos ejot iekšā. Labi. Tā kā tāds pasākums. Un tad, kad šis pasākums tā kā izies biržā, tad iespējams būs uzspekulēt uz pašu monētu, kā arī, ja jūs esat šīs te monētas turētājs, nepārdod, ja, tad jums būs iespēja piedalīties šajos te projektos, izmantot šos te indeksa fondus un tā tālāk, un joprojām tā būs tā platforma, ko viņi izveidos pēc šīs te, kā saka, monētas emitēšanas, izdošanas. Ja? Un te arī ir aprakstīts mazliet vairāk, kā tas darbojās, dažādi eksotiskie
aseti tāda augsta riska pasākumos, un mazāk riskantās tiek uzskatītas šīs te jau zināmās mīm monētas, kā tur Pepe vai šī vai Inu, ja, paskatīties Pepe, ja, kā performē. Tātad, lūk, pēdējās 7 dienas, ja, viss tā kā izskatās ļoti skaisti. Kā jūs zināt, tirgus ir kustīgs, ciet uz augšu, nāk uz leju, ciet uz augšu, nāk uz leju. Šobrīd mēs esam buļu tirgu, tāpēc ir baigi interesanti un baigi forši spēlēties ar šo te visu pasākumu. Ja. Kāda ir mūsu investīciju stratēģija un kā mēs investējam mīm monētās? Mums ir vairāk šīs stratēģijas, ko mēs darām, es teicu, tās ilgs no dažām minūtēm līdz pat dažiem mēnešiem. Un par to vairāk vai mazāk mēs arī stāstam, rādam un mācam mūsu slēgtajā grupā, kas ir Kripto uzrāviens 2.0. Ja vēlaties, varat pievienoties caur mūsu mājaslapu, jūs zināt, kā mūs atrast. Ja ir jautājumi, sazinieties ar mūsu administratoriem, viņi jums palīdzēs saprast, kas ir kā vairāk. Tā kā viss tādas lietas. Labs ir tāds īsts apskats par šo te jauno potenciālo mīm monētu. Ko jūs ar to darat, ar šo informāciju darat, tas ir jūsu ziņā. Šis video ir, kā jūs sakat, izglītojušiem un izklaidējušiem materiāls. Ja? Un tālāk jau ir jūsu lēmums, kādā veidā jūs gribat piedalīties. Paldies par jūsu nedalīto uzmanību, lai jums veicās pelnīt daudz kripto. Kriptomānija šeit jau ir 6. gadu, ja es nemaldos, varbūt jau ilgāk, 6. Jā, un mēs turpinām būt šeit jūsu izglītībai un drošai investīcijai kriptovalūtās. Pagaidām visu labu!